vairāk neviena. Bet tiešām paldies, ka jūs esat atnākuši. Mūsu galvenais mērķis šādam pasākumam ir aicināt cilvēkus līdziesaistīties pilsētas veidošanos procesos un tajā pašā laikā uzzināt, kas cilvēkiem rūp, kādas ir tieši viņu sāpes. Partijas lielais mērķis ir pareizi izlietot līdzekļus pašvaldībā, kā arī izlietot līdzekļus tieši pilsētnieku labā. Tajā pašā laikā mēs iestājamies par to, lai nebūtu nekādas blatu sistēmas un mēs nepieļautu kaut kādas koruptīvās saites. Bet šodien ne par to būs stāsts, šodien būs no pozitīvās puses. Mēs gribam uzzināt, tad tiešām, kādas ir jūsu idejas, kāds izaicinājums jūs redzat pilsētas attīstībā un kādā veidā mēs kopīgi tos varam risināt. Lūk, tātad pirms es izstāstu visu mūsu šodienas plānoto, kā mēs sadalīsim darbu, es vēlētos sākumā dot vārdu cilvēkam, kurš mūsu kustību, mūsu partiju tur kopā. Cilvēks, kurš ir balss vienmēr, mūsu partijas priekšsēdētāju, Rīgas mēra amatu vienu no kandidātiem, Jāni Barnānu. Paldies, Uldi, paldies, ka sarīkoji šo ideju vakariņas. Mēs citreiz viņas rīkojam no rīta, tad tās ir ideja brokastis. Pirmo reizi Liepā, jā. Vispār ideja rīkot ideju brokastis ir salīdzinoši jauna, taču varbūt tā ir salīdzinoši jauna Latvijā. Tas, ko jaunā konservatīvā partija vispār ieviesīs Latvijas pašvaldībās, un es domāju vēlāk arī visā valstī, ir, ka mēs sāksim strādāt tā, kā strādā visas Eiropas pilsētas 21. gadsimtā un vispār jau labu laiku. Un tas ir, mēs nevis norādīsim, kurā pilsētā pilsētniekiem dzīvot, izlemsim par viņiem, par viņu finansēm, bet par pilsētas finansēm, ne tikai finansēm, par to, kas mums patīk, kas mums nepatīk, kā mums labāk iekārtot savu dzīvi, kā mums justies omulīgi un kā mums vienkārši paņem pilsētu atpakaļ sev. Mēs šobrīd runājam par pilsētu. Kā lai pilsēta kļūst mūsu pilsēta, lai pilsēta ir cilvēkiem, citiem vārdiem sakot. Nevis mašīnām, kas traucas ātri cauri, nevis atsevišķam biznesa veidam, nevis kaut kādām citām interesantu grupām, bet pilsēta pilsētniekiem. Un tāpēc, cienījamie liepainieki, šis ir jūsu pasākums, kurā tieši jūs meklēsiet problēmas. Dažreiz liekas, ka problēma nav, un tas ir labi, bet, kad sākam runāt, problēma vārds skan varbūt tā ļoti slikti, tas ir kaut kāda problēma. Varbūt to var nosaukt par vienkārši jautājumu vai lietu, kas mums ir svarīga. Un, kad mēs sākam viens ar otru runāt, mēs atklājam, ka, var šī lieta vispār ir izcinām, un šī lieta ir izcinām, un te mums trūkst apgaismojumi, te mums trūkst varbūt kādas gājēji pārējas, pavisam vienkāršas lietas. Bet varbūt mums trūkst kādas lielākas lietas, kāda investīcija objekta, kurš sen jau gaida uz savu realizāciju. Un tas ir bijis tikai manā galvā un manu draugu galvās, ka es katru dienu eju garām šim pilsētas sektoram, šai pilsētas vietai, un man stāv galvā, ka te sen jau vajadzēja notikt kaut kam, un es zinu, tas ir. Bet es to nezināju, kā lai pasaka. Un šīs ideja brokastis turpmāk Liepājā rīkos pašvaldība, rīkos iedzīvotāji un aicinās pašvaldības darbiniekus, amatpersonas pie viņiem. Un tas notiks ik uz stūru un ik pēc laika, kad vien cilvēki to vēlēsies. Un visi tie, kas ir saucam par politiķiem un ir kurš cits, viņi vēlēsies tajās piedalīties. Un šādās te brokastīs vakariņās vai svētdienas laikā varbūt saulainā laikā pludmales kopīga peldēšana vai kopīgas pusdienas,
rīkos simtiem cilvēku. Jūs tiešām to redzēsiet, jo tas tā notiek visur Eiropā. Mēs domājam par to, kā pārvaldīt pilsētu. Vienkārši vajag braukt nevis uz Maskavu, kā to dara manas pilsētas, šobrīd pilsētas, kurās es dzīvoju mērs, un mācās no tās un ņem paraugu, un jau ir izveidojis patiesībā lielo Maskavas sāģu mūsu Rīgas pilsētā. Piemērus es minēšu, kāpēc to es arī šeit Liepājā pieminu. Mums Liepājā mēs neesam saskārušies ar tām problēmām. Es tā no Ulda neesmu dzirdējis, un es domāju, ka tik tālu šeit vēl cerams nav nonācis, kā tas mums ir bijis dažās Latvijas reģionu, novada pilsētās, un kā tas ir bijis Rīgā, kad mūs dzenā no vienām telpām uz citām telpām, kad mums pašvaldība atsaka telpas, kad mums pašvaldība, kad ir spiesta uz mūsu argumentiem reaģēt un tomēr dot mūsu telpas, mūsu pilsētnieku telpas, pilsētnieku pasākumiem, tad viņi uzliek, piemēram, maksu par krēsliem vai vēl kaut kādas neiedzības. Tas viss izbeigsies, un mūsu partija nedalīs vienas partijas piekritējus no citiem partijas piekritējiem. Piemēram, vakardien Rīgas pensionāru federācijas cilvēkiem, pensionāriem, kas bija vairāki 10, pāri 50 cilvēkiem, bija atnākuši tikties ar mūsu partijas mēra kandidātiem, un viņus izlika aiz durvīm Ušakova partijas cilvēku, un teica, ka tikai ar viņiem ir iespējams tikties. Pensionāru federācija par to paziņos atsevišķā savu paziņojumā, lai tā nebūtu man tukši vārdi. Bet, kad mēs pārvaldīsim Latvijas pašvaldības, tad arī Saskaņas centra cilvēki bez ierobežojumiem piedalīsies pilsētas pārvaldē. Vai arī cilvēki kopā ar visu partiju cilvēkiem piedalīsies visās pilsētnieku, novadnieku un citās ideju brokastīs, pusdienās un vakariņās. Uldis un citi Liepājas, mūsu Liepājas nodaļas dalībnieki un arī tie, kas kandidēs uz domas deputātu krēsliem, pastāstīs, kā tās notiek. Es pagaidām to tā kā nedaudz turu noslēpumā vai neapkārju, kā saka, kā tieši tas notiek, bet pēc būtības tas notiek tā, ka cilvēki, kas ir sanākuši, viņi ir pie viena galda un pie savas pilsētas problēmu un risinājumu meklējumiem. Bet galvenais ir nevis tikai atrast šīs problēmas, risinājumus. Pats svarīgākais, to jūs redzēsiet, ir, ka jūs iepazīsieties viens ar otru, pat ne tikai tie, kas pie viena galdiņa, jo notiks cilvēku kustība, jūsu kustība, un jūs iepazīsieties ar vairāku galdiņu cilvēkiem, ar visiem cilvēkiem. Jūs uzzināsiet, kādu rūp tās pašas problēmas vai tie paši jautājumi, kas rūp jums, un kādam rūp pavisam citas lietas, par kuriem jūs nebijat padomājuši, bet jums ir toties labs risinājums šīm problēmām. Jūs atklāsiet, ka šeit neviens netiek pamācīts, šeit nevienam netiek aizrādīts, viņš netiek sodīts vai kaut kā, kā saka, kaunināts par to, ka viņš uzdod nepareizas problēmas, nepareizas jautājumus, kaut kas tāds, var sakot, šeit nav nepareiza lieta. Un tas ir, kā tas turpmāk notiks arī Liepājas pilsētā. Un tālāk nekavēsim laiku, lai mēs varam darboties visi kopā. Uldi, droši vien pastāstīsim. Jā, es